Tā, nu labrīt, var sakot, rīt analītiskais raidījums, jā, kafija ar žīgs, tikai, bleģi, kafija nav mājās, jā, bet, nu, pohuj, jā, var sakot, parunāsim par, nu, pēdējo nedēļu kaut kādu, vai drīzāk pēdējo dienu notikumiem. Jā, pa ziņām jau varbūt, nu, tagad aizvien biežāk sanāks, diemžēl, pieskarties politikai, tāpēc, ka, nu, jau tur ir sācies, zin, kā pirmsvēlēšana batālijas tagad, jā, nu, kurš kuram pizdi iedos, jā, kurš kuru vairāk pazemos un tā tālāk, tā kā viss notiek. Un es biju domājis šito izlaist, jā, jo daudz varbūt tur man prasīja, tur iekomentē par šitām te, nu, progresīvo kandidāts kompensācijām un tā tālāk, es domāju, nu tas nav nekas tāds, nu viss tā iztur sūdz, bļeļ, pa lielam, viss tur tā izsūdz, nu tas nav nekas tāds, bļeļ, nu manā izpratnē baigi acīs lecoši, bet es iekomentēšu, tāpēc, ka parādīt kādi sukas viņa divkoši, jā, bet sāksim ar to, ka, nu pēdējais tagad pa ko ne visi uzvilkušies ir, ka, nu, mūsu iekšlietu ministrs savā vārdā, jā, nosūtīja Spānijai, bļeģu, atbalsta vēstuli, kurā vienlaiks pamanījās viņas paslavēt un pasūtīt nahuj, jā, pateic, kā jūs tur. Galvenais, ka neviens to vēstuli nav redzējis. Nu, nav redzējis to vēstuli, jā, tur kaut kādi ķipa izvilkumi, kaut kādi tur tā kā, kaut kādi citāti, kas varbūt pieder, varbūt nepieder, bļeģi, man parādiet to vēstuli, gudri dirs nav malku cirst, jā, nu, pavisam godīgi, gudri dirs nav malku cirst, jā, bet, nu, pieņemsim, ka tā ir bijis, nu, tā ir bijis, jā, kaut kāda vēstule tur ir bijusi, nav tā, ka, nu, to izdomāja, ka tagad, zin kā. Nu, sāksim ar to, ka, nu, Dombrava nav gudrākais puika ciemā. Nu, nē, nu, zin kā, ja tur tagad, jā, nu, skolotāji tur atrādīt kaut kāds bērns, kaut kādai, nezinu, pārbaudē vai vēl kaut kā, nu, atsūtiet man gudrākos no klasītes, nu, Dombrava nebūtu, jā, nu, viņam tai brīdī likt iziet paspēlēties, jā, iziet tur, bļeģi, parunājies ar Ozolu, bļeģi, vai, nezinu, pamētā bumbi. Pēc tam nāca atpakaļ, kad lielie onkuļi aizgājuši, jā, bet, nu, sanāca, ka viņi ieliks starp tiem gudrākajiem, jā, jā, tā smuka nodirž, bet, nu, patiesībā man vecais, jā, ja tu skaties, nu, baigi, man personīgi nav nekas pret tevi, nu, godīgi, jā, bet, nu, vienkārši, nu, būsim godīgi, jā, nu, varbūt, nezinu, nebija veiksmīgākā izvēle, bet, nu, to mēs redzēsim, nestrabiem kārst, bļa. Nu, un tad pats pirmais, jā, viņš tur sāc, varbūt lasījāt, varbūt redzējāt, tie, kas skatās, varbūt kaut kādas televīzijas vai vēl kaut ko, jā, nu viņš tur izgāja pirmajās dienās kaut kādos reidiņos, tur jau, bļeļ, patrenkāja mūsu, bļeļ, melnos brāļus un tā tālāk, ko es principā vērtēju tikai pozitīvi, godvārds, tikai pozitīvi vērtēju, jā, nu tur dažas atcepas, kā tas ir, tu tagad, bļeļ, prasīs kaut kādam Muhamedam runāt latviski, ka tev Latvijā, bļeļ, nu ko tu tur iedomājies, jā, nu tā kā es to ļoti pozitīvi vērtēju. Bet pa ko tas cepiens, jā, nu ka viņš tagad savā vārdā, kā saka, tagad par tiem pēdējiem Spānijas notikumiem, ka Spānijas tajos, kā viņas, bļeļ, pareizāk sauc anklāvu, ka es tagad nesapisos, bļeļ, svešvārdos, jā. Respektīvi, Spānija pieder divas pilsētas, kas ir Āfrikas kontinentā, viņas, nu, robežojās ar Maroku, un, nu, tur tā sanāca vēsturiski, jā, nu, tās ir viņa pilsētas un viss, un, var sakot, jā, nu, tad pēdējā, burtiski, tad nedēļa atpakaļ, ielauzās, nu, dahuja marokāņi, jā, nu, viņi principā, nu, izdemolēja robežu, nu, pat nevar teikt izdemolēja, viņi vienkārši ielauzās, jā, jo tur bija kaut kāda noteikuma un tā tālāk, un viss tur tagad ir nokārtots, jā, tur tie, kas bija jāatpizdīti, ir atpizdīti, jā, tie, kas bija tur tā kā aizsūtīt, nu, tur tagad situācija, cik es saprotu, es tur pats nav bijis, jā, nu, tur ir normalizējusies, viss tā kā ir bumbās. Nu, un Dombrava tagad, nu, izdomāja, jā, nu, viņš atbalstīs arī spāņus, jā, nu, viņš uzrakstīs kaut kādu vēstuli, ka patiesībā pa vēstules esamību, man liekas, šaubu nav nevienam, bet pa to tekstu, bļeļ, neviens īsti nav redzējis, bet, nu, visi runā, ka nebija smuks, visi runā, bet, nu, bļeļ, parādiet, kas tur konkrēti bija rakstīts, jā. Varbūt, ka kādam ir, ja ir, lūdzu, padalāties, jā. Bet, nu, vienlaiks kaut kā viņš tur, bļeļ, paslavēja tur Spāniju un vienlaiks pasūtīja dīrs. Nu, tā, zin kā, tā diplomātiski, jā, bļeļ, es jūs ļoti cienu, bet vai jūs nevarētu pisties nahuj, bļeļ, un pievērst uzmanību vairāk, nu, tā kā savu robežu drošībai, jo tā ir arī ārējā Eiropas robeža. Nu, tur viņš bišķiņ atkal sapisās, jo, kā es teicu, nu, viņš nav tas gudrākais šalis ciemā, jā, nu, labi, nu, tā, protams, ir Spānijas robeža un tā tālāk, bet tas ir, bļeģi, Āfrikas kontinents, nu, it kā gan ir, gan nav, jā, nu, tur tāpat, tur, bļeģi, zin kā, tur var grozīt, kā grib, uz kur pusi pabīdīs, ja kuram būs taisnība, bet, nu, labi. Tā kā, jā, nu, vēstuli bija, nu, mīnus ir tāds, ka viņš nav saskaņojis viņu ar ārlietu ministriju, nu, tā kā viņam licies, ka, nu, viņš tāpat kaut ko gudru var pateikt, jā, nu, viņš nav saskaņojis, suka, jā, nu, un tagad aizsūtījis. Un, ķipa, runājot, atkal runājot, nu, nav nekur teikts konkrēti, jā, nu, jo nav tur atsūtīt nekādu tur
protesta nota vai vēl tur kaut kas, jā, ka šitā nevajag darīt un ka nevajag mūs mācīt, kas jādara un tā tālāk un tā tālāk. Nekas tāds nav atsūtīts, bet runājot, jā, Tante teica, ka Spāņi esot ļoti jūtīgi uztvēruši, jā, ka tie, kas lasījuši to vēstuli, tie sākuši raudāt, jā, pēc tam parādījuši blakus stāvošiem, tie tur arī raudājuši, tādi stiprāki vīri, tie aizgājuši uz bāru, bļaļ, piedzerties, nokaunēties, jā, un zin kā, kaut kādu huņu var sakot dzēni, jā, bet, ķipa tā nota tur esot, es viņu neesmu lasījis, pieļauju domu, jūs arī viņu neesat redzējuši, ka, ķipa, kaut kā sargājiet vairāk savus robežus un tā tālāk. Labi, izdarīts, jā, ministra prezidents pateica, bļaļ, tu šitā vairs nedari, mēs rakstam kopīgi, jā, tā kā ārlietu ministri visu šitās vēstules sagatavotu, tur ar idejām var nākt klajā, jā, bet, nav tā, ka, tu drukā, zin kā, tas ir tas pats, ka es strādāju, pieņemsim, strādāju kaut kādā, Rimī Latvija, nezinu, kāpēc viņš man ienāca prātā, jā, un es tur esmu kaut kāds veikalā pārvaldnieks, jā, vai kā viņš tur gudri saucas, menedžeris, jā, un es tagad uzrakstu kaut kādu vēstuli, jā, kaut kādiem sadarbības partneriem Rimī Latviju vārdā, jā, ka man, bļaļ, iet dirsta savu pienu, sukas, jāzina, ka, bļaļ, skatāties uz termiņiem un tā tālāk, un lielais Rimī Latviju vispār nezinu, kurš tur ir uzrakstījis. Kas būs, es dabūšu pizduļē, jā, un nākamreiz es nerakstīšu, un es domāju, ka šis ir tieši tas pats gadījums, jā, Dombrau tagad, varbūt viņam aizgāja ne ar pirmo reizi, ar otro viņam aizgāja, jā, ka tagad, tā pats nevar rakstīt, jā, ja tu gribi, tad tu pakonsultējies ar tiem, kas tās vēstules raksta, un viss būs zeibīs, jā. Tā kā tas, es domāju, viss ir nomierinājis un tā tālāk, jā, var viņam pateikt, vecīt nepareizi izdarīja viņš nepareizi, bet vai viņš tur savārīja kaut kādas sūdus, nedomāju, godīgi nedomāju, uzrakstīja kaut kāds, ja jau no Spānijas tur ir neseko nekāda tur protesta nota vai vēl tur kaut kas, vai ķipa kuluāros runā, bļaļ, kuluāros arī runā, ka, bļaļ, varētu, nezinu, bļaļ, iziet ārā, bļaļ, pipeli paraustīt garām gājiem, arī kuluāros runā, bļaļ, pierādiet, jā, tā kā tas ir tāda, diršanas līmenī, ok. Vēl, ja jau sākam par Nacionālo apvienību, šobrīd, es nezinu, veči, ko jūs tur, bļaļ, nodarbojaties, bet, teikšu tā, jūs visi šie tie pēdējie, tā kā tādi izgājieni, viņi ir, es varu pateikt godīgi, jūs zaudējat savas balsis un jūs, bļaļ, atdodat, jūs velkat uz augšu ar savējo visu šito te hērņu, jūs velkat uz augšu kaut kādu, labi, Rosliko jūs vis nepavilksiet, tas ir, bļaļ, končenīs, tas nebūs. Bet kaut kādu suverēno varu, jā, vai kaut kādus pat teorētiski šleseru jūs velkat suka uz augšu, tikai tāpēc, ka jums, bļaļ, visi tie te debīli izgājieni, jā, ka tur 30, bļaļ, Muhamedi varo, bļaļ, baibiņu pie brīvības pieminekļu, un tur parādījās Lāčplēs, tikai cepuri nebija uzvilts, viņš tur, bļaļ, atpizdīja, aizved meiteni, bļaļ, uz mežu padzirdīja, bļaļ, no sudraba avotiņa, jā, un uzved zinību kalnā, jā, viss beidzās labi, bet, bļaļ, tie Muhamedi nahuj jāpieskat. Un beigās paprasīja, zin kā, 3 viedajiem, bļaļ, vai šitāds gadījums bija, kas tai mežā dzīvo, viņi saka, nihuja nezinām, bļaļ, jā, mums te Muhamedi caur mežu nav gājuši, bļaļ, izrādās tīrākais dirsiens, vienkārši kaut kāda, bļaļ, tukšas popularitātes celšana. Nākamais tīri man jautājums, jo es kaut kad pa jums balsoju, sen es tagad neesmu balsojis, es arī cits principā aicinu pa jums nebalsot, bet man tīri jautājums, kāpēc jūs nevarētu atgriezties uz tāda līmeņa, kad pa jums gribētu tāds puslīdz domājuši cilvēks tomēr nobalsot, kas ir nacionāli noskaņots, jā, bet šobrīd nevar, teikšu godīgi nevar, bļaļ. Ko tāda Lankat suka dara pie jums? Jā, ķipa, bļaļ, tāda latvieta, ej tu dirst, viņa zin kā, viņa pa latviešu valodas garumzīmi, viņa gatava, bļaļ, pārdot tev, bļaļ, drūs saldēm un vēl, bļaļ, kaut kādu Snickers iepakojumu, jā, viņa gatava mesties cīņā un tā tālāk, bet saprot, šito te huiņu viņa, bļaļ, atbaida normāli domājuši cilvēks, piemēram, mani ar visu to, ka, labi, tūlīt atkal teiks, bļaļ, tu jau var lamājies visu laiku, es lamāju savādāk, te nevar izteikties tajos video, jā, un es lamājos krieviski, nevis latviski, jā, es varētu pamēģināt latviski, jā, kas sanāk, huiņi sanāk, var pateikt, bet es arī neesmu kaut kāds Nacionālās apvienības kaut kāds, kandidāts vai vēl kaut ko līdz ar to iedirst, bļaļ. Jā, viņa taču, bļaļ, aizvēl prom, visi šitie te debīli izgājieni kaut kādi, es saku ar tiem, bļaļ, kaut kādiem izdomātajiem varoņiem, jā, tad ar kaut kādu, bļaļ, Langa, kas pie tam ir kandidāts, bļaļ, es nezinu, ar kuru dirsas galu jūs domājat, bļaļ. Tad kaut kādi šitie Dombraus, ko es personīgi neuzskatu pa baigo
kļūda, kļūdījās, Čāls piekrīt, es jau domāju, ka viņš tur, bļeļ, nebļauj, ka man bija taisnība vēl kaut ko, gadījās, bet, visi šitie, jūs, bļeļ, piedomājat, jūs kaut kādā biedra sapulcē, visu to te izrunājat, nahu, jums sadot balsis kaut kādiem pidarasiem, bļeļ. Labi, visu, čau, mierā. Jo es joprojām reiķinos ar jums kaut kā normālu partiju, bļeģi, ar ko var vismaz kaut kur runāt. Ne jau visi jums tur ir dalbajobi. Bet, labi, braucam tālāk. Un tad dodamies uz to nometu, pa ko es principā negribēju runāt, bet tagad atkal, bļeģi, kopš man tie trēdi ir, es tik ļoti neieredzu, tā, kad līdz riebumam neieredzu progresīvos, jo es saku, viņi piekop tādu, bļeģi, šakāļu hienu taktiku, viņi, bļeģi, barā uzmetās uz kaut ko vājāku, un tad viņu knābā, cik, var, bļeģi, pat ne knābā, plos šajā gadījumā, tagad, pa to Dombrau, bļeģi, labi ir, kļūdījās viņš, ak, Dievs un pīzdēts, un Latvija tagad tāds kauns, un kā mēs tur atgūsimies, tagad vajadzēs 10 gadus, lai atgūtos. Es, bļeģi, lasu, es tagad domāju, kādu notikumu es esmu palaidis garām, bļeģi, ko es esmu palaidis garām, kas noticis, es nezinu, ko mēs tur, bļeģi, kaut kad pa nakti San Marino kāru pieteikuši un, bļeģi, 2 zaldāts iesūtījuši, bļeģi. Nē, izrādās, pa Dombrau, ka viņš šito ir pīzdēts, kā apkaunojis, un mums taču spāņu kontingents sargā mūsu robežu, bļeģi. Es pieļauju domu, ka tas spāņu kontingents, bļeģi, nezinu, kur Latvijas robeža ir, es bļeģi, no sirds ticu tam, viņš varbūt kartē kaut kur apskaties, viņš tur, bļeļ, tuvāk pa 50 kilometriem sukatai robežai klāt nav bijis, bļeļ. Tur mūsējie robežsargi tur tagad apdirsušies, bļeļ, labā ziņā, bļeļ, skraida un sargā, bļeļ, tiešām, ja kaut kur, sakarīgi gribētu likt, paņemiet, sadaliet pa kaut kādiem, tur jums nahuj nevajag ne Dombrau, bļeļ, neko, paprasiet Žigi, mēs jums pastāstīšu, bļeļ, sadaliet kaut kāds, bļeļ, robežsargs, cik jūs varat, gan jau tas ir izdarīts. Visi cieņi, kas tur sargā austrumu robežu, tagad tur, bļeļ, ņemšanās ir tāda, man tur, bļeļ, pazīstamie strādā, tur, bļeļ, drīz jāsāk šaut pa viņiem. Paņemiet, bļeļ, visu šitos te karavīrus reāli sadaliet un tā tālāk, un kaut kāda Latvijas armija ir daļēji, lai tā robeža nav caurstaigājumā sēta, jo, šobrīd es saku, lietuvieši ar Igauniem, bļeļ, gatavi sūtīt kaut ko. Tā kā, tie spāņi tagad ak Dievs un viņi sargā robežu, nihujā viņi nesargā, viņi, bļeļ, zin kā tur, bļeļ, pīpē, bļeļ, šņauc un, bļeļ, kaut kādās Latvijas neatkarības dienās izbrauc savu bruņtehniku parāda, bļeļ, lohiem, bļeļ, var pasēdēt tankā, bļeļ. Tā kā tā sargāšana ir tāda, nekas nav noticis, nekas progresīvie nav noticis, bļeļ, dārgie draugi, bet tas ir tas pats, kas runāt, bļeļ, kartupeli, vismaz, bļeļ, kartupelim ir cerība, ja tu ar viņu stundu runās, bļeļ, varbūt viņš sāks atbildēt, un sakarīgi atbildēt, un jums nav tāda cerība. Un tad, paši kaut kā nav pamanījuši, ka tagad baigais skandāls izcēlās, ka viņu deputāti, kas no Latgales saraksta iet, es pat nezinu, vai viņi neiet kaut kādu pirmo numuru, es neesmu tai huņā iedziļinājies, absolūti ne, bet no kaut kādiem augstajiem numuriem no Latgales saraksta, respektīvi viņai diezgan liels cerības tikt saimā, viņa joprojām ir saimā, Rasimā, respektīvi, sanāca tā, ka viņi tur prasa kompensāciju par dzīvokli, tāpēc, ka viņi ķipa no Latgales brauc uz darbu Rīgā, kas, patiesībā varbūt nebūtu nemaz tik traks, bet, ja jau progresīvie mīl cilāt, bļeļ, sūdus, un baudīt viņu no visām pusēm, kā viņš smird, davai pacelājam jūsējo arī, bļeļ. Tātad, izrādās, viņai vajag kompensāciju, tikai tāds sīkums, ka suka viņai pieder, bļeļ, Rīgā dzīvoklis, Rīgā pieder dzīvoklis, Reizekne viņai tur vairāk dzīvokļi, bet, labi, viņi strādā Rīgā, un dzīvoklis uz viņu vārdu, bet, viņš nav īsti uz viņas vārda, tāpēc, ka viņš ir nodots mammai, lai mamma tur var dzīvot, jo mammai, hujeķi vajag dzīvokli, un tagad, bļeģi, aizdomājieties, viņai vajag dzīvokli, suka Rīgā, lai viņa brauktu uz darbu Latgalē, kas sanāk kaut kā 200 plus kilometri, 250, ja ne visi, bļeģi, 300, tur es nezinu tās distances, es zinu uz Kurzemes pusi, uz to pusi, 200 plus, vai viņi tur Viļakā vai Viļānos, vai kur viņi tur Viļakā, man liekas, pohuj, kaut kur Latgalē, Tātad sanāk, bļeģ, viņai ir dzīvoklis, viņai tipa mammai tas dzīvoklis, viņa saņem par to kompensāciju, tāpēc, ka viņai vajadzīgs dzīvoklis Rīgā, savā viņa nevar dzīvot, tas ir mammai, un mammai jābraukā uz, nihuja tur neviens nedzīvo, suka, bļeģ, neviens tur nedzīvo, vienkārši, bļeģ, prasa kompensāciju, prasa kompensāciju pie algas, kas ir kaut kādas pēc nodokļu nomaksas, pie 4 štukām, bļeģ, tu vēl, bļeģ,
prasi vēl kaut kādu suka kompensāciju, jā. Viņa nav vienīgā. Nu, es ar visu to, ka es neciešu viņu, bļaļ, melus un to divkosību, es negribu, lai es paliek tāds pats, ka es tagad, zinu, kā tikai vieniem diršu virsū. Dahuja, ja tagad ir tur pat kaut kāds tāds mazais pētījums uztaisīts, ka no 10 lielākiem kompensāciju pieprasītājiem Saimā, tur ne tikai pa dzīvokļiem, tur var, pa jebko, ka tu tur, bļaļ, jauns apens nopēc, tur ar teorētisku kompensāciju var dabūt. Teikšu, godīgi, Rasima pat nav 10. Viņa pat nav 10. Tur, bļaļ, lielāko daļu aizņem Zaļo zemnieku savienību. Lielāko daļu, bļaļ, jā, bļaļ, nu vismaz pusi, ja ne vairāk, jā, tur vēl kaut kādi 2 šleseristi, bļaļ, un vēl kaut kādi dirsā pīsti, huisazini. Nu, neviens nav dzirdēts, nu viņi Saimā tikai, lai varētu naudu kačāt. Tā kā viņa nav principā vienīgā, un zin kā, nu tagad viņai konkrēti dirst virsū, ka tu suka vienīgā, bļaļ, ko tu atļaus un tā tālāk un tā tālāk. Nu, manuprāt, arī tas būtu neētiski, bet tas ir tikpat neētiski, kā jums tagad, bļaļ, mesties virsū kaut kādam dombaram, kurš mēģina. Labi, nu neizdevās viņam, bet viņš suka mēģina kaut kā, nu to, ko jūs, bļaļ, iepriekš tur visi, bļaļ, esat kaut kādu sūdu savārījuši, viņš kaut ko vismaz mēģina darīt, bļaļ, nu cits jautājums sanāk, nesanāk, bļaļ, nu tas tiešām ir cits jautājums. Tur suka viss bārs tagad, es nezinu, ja jūs esat redos paskatieties, visi, nu tik sašuti, visi progresīvi, es nerunāju par normāliem cilvēkiem, viens otrs uzraksts, protams, kaut ko, nu tādu tīru domu apmaiņu. Līdz ar to es saku, nu progresīvi tik pretīgi, bļaļ, nu tik pretīgi savā šobrīd tajā izpausmē, kad, nu, to, ko viņi tur sataisījuši, nu tas vispār, bet pie to jau es esmu taisījis video, jā, tas vispār neskaitās, tas, nu tur, bļaļ, nesanāca kaut kā, bet tikko viens kaut kādu kļūdiņu, pat ne kļūdiņu, vai kaut ko, davai šodien, bļaļ, davai draudzīgi, tā kā kaut kādā čatiņā, davai, es nebrīnītos, ka kādu dienu, davai pisam žīgi visi, jā, davai, bļaļ, rakstam, ko viņš tur rūpekals, varbūt kaut kādu iesniegumu policija iepisam, varbūt tur, bļaļ, viņš taču bērniem suka strādā, jā, varbūt tur uz kaut kādu bērnu aizsardzības centru, bļaļ, šogad nav bijuši vēl, starp citu, jā, nezinu, uz kaut kādu, bļaļ, suņu pārvaldības dienas, viņam te suņi skraidi izskatās pa sētu, izbadējušies, bļaļ, vai ir vakcinēti vispār, jā, suka ir vakcinēti, nu, bet, nu, ja gadījumā interesējās, jā. Tad vēl tur var kaut ko, bļaļ, jā, viņam tur ritens, nezinu, vai tur, bļaļ, riepiem. Da par jebko piepisties var, un to viņi sukas, un tas man riebi. Un to, ko jūs paši tagad suka neredzat, jā, ka jūs ejāt dirši vienā diršanā, un, bļaļ, pinās tālāk dzīvoklis. Nav mans tā kā uz mammu, pēc tam viens pārbaud, bet tev mamma tā kā Latgalē strādā. Nē, bļaļ, jā, pagaidiet, man jāpazvan juristu, bļaļ, suka, mamma strādā Latgalē, bet viņas rīcība, nu, viņa tur varbūt studentiņu ielaiž, jā, varbūt tas dzīvoklis ir remontējums, un vispār tur kaimiņš alkaš, un, bļaļ, man vakarā vajag, un šitā diršana, bļaļ, tukšā kā diršana, bļaļ. Jā, nu, un pa šito man riebjās, jā, citiem jūs tā kā, bļaļ, šakāļi metaties virsū, paši sukas savus sūdus, bļaļ, aiz sevīm savāk nejēdzat, tas man riebjās. Tā kā, principā, arī viss, nu, video tāds, ka, nu, nodirsu bišķiņ Dombravu, daļēji, jā, kaut gan, nu, es saku, man tā lielos vilcienos pret viņiem nekas nav. Man personīgi, es saku, arī kaut kādu mēnešus, 2 atpakaļ progresīviem nekas nebija. Man viņi bija neitrāli, absolūti neitrāli. Viņi bija 0, nu toči, kur, bļaļ, ne plus, ne mīnus. Viņi man tagad ir pretīgākā partija vienkārši Latvijā, bļaļ. Dēļ viss šitās te saviem izgājieniem un diršanas. Nu, kaut kā tā, jā, nu, daudz ziņas nebija, bet, nu, tās, kas bija, ņemiet, kas saka, pa labu, nu, un tad cerams, kaut kādās pozitīvākās, jā, nu, šitā visa, bļaļ, nodiršana man riebjās, man godīgi riebjās, jā, bet, nu, to es gribu varbūt, ja es ar savu mēsidžu aizklāvējos līdz kādam, kurš kaut kādos, bļaļ, suņa murgos izdomā balsot par progresīviem, bļaļ, es jau kaut ko es panācu, jo, nu, bļaļ, nu, tādus debloīdus, nu, godvārds nekur nevar laist. Kaut kā tā, jā, davai tiekamies kaut kādās pozitīvākās ziņās, un tad čau.